Hei, īsumā pastāstīšu, kas pie mums jauns. Sileo joprojām mums tirdzniecībā ir Tesla. Ar tehnisko apskati līdz 27. gadam. Model 3, 19. gada. Elektroauto, superīgs auto. Tiešām jūsmoju par Teslu kā tādu. Tad sporta auto. Šis mazais auto ar 160 līdz 30 spēkiem. Sporta piekari Cooper S. Par ļoti labu cenu. Viņam būs jauna cena šim auto. Smuks melns. Ford Fiesta divvietīgais darba auto. Šo mēs auto līdās taisīsim. Nākamdien mēs viņu sakopsim, uztaisīsim apkopi. Uzliksim jaunas priekšā vasaras riepas. Iziesim tehnisko apskati, un šī būs viena no pirmajām mašīnām, kur būs sēdies un brauc akcija. Mašīna, darba mašīna, kurā atnāca pirms nopērts, un tā nav jādara nekas. Apkopts, viss samainīts, lai līdz pirmajai apkopai 15 000 varētu nobraukt bez bēdas, būs arī garantija. Šis auto BMW, ļoti smuku palēku salonu, āda salonu. Tad ir nākamais BMW, jaunums šonadēļ, 530, 3-litrīgais dīzelīts, pakaļpiedziņa, 6. gada X5, 2.5 benzīns. Šis auto ļoti labu komplektāciju. Opel Meriva, šis ir Opel stūrīts mums. Opel Meriva, 2011. gada, 1.4 benzīnieks. Ļoti labs, labās stāvoklī, neliela nobraukuma. Tad 4 mums Opel Combo. Šis ir divvietīgais, šis ir 5-vietīgais, šis mums ir divvietīgais, šim bija 130 000 nobraukumu, tad rekur ir vēl viens, Opel Combo, šim ir 150 000 nobraukums. Labas mašīnītes. Dacia, 19. gads, Citroen Berlingo. Šo mēs arī sakārtosim, sēdies un brauc, domāju, uz aprīļa sākumu. Šis būs arī, kā sarģistrēsies apskati, samainīs eļļas. Tas ir pilnu apkopis, kas vajadzīgs, lai būs arī garantija, lai uz 15 000 varat nobraukt bez nekādiem ieguldījumiem. Opels Vivaro, Peugeot Boxers, Renault Trafiks. Šī jau gaida savus saimnieks. Es domāju, ka šos auto drīzākais izstāstīt laidīsim arī uz nomu pieprasījums. Tad jaunums šis, 2017. gada Renault Masters, 2.3 dīzels, lielais garais, labs auto par super cenu, Latvijā zemākā cena tieši šim gadam. Renault Trafiks un Alfa Romeo 4x4 crossvagons, skaistā brūnā virsbūvē. Šim arī es domāju, ka palaidīšu samāku cenu. Gribu viņu pārdot, atdot kādam labās rokās, lai turpinam braukt. Tāda īsumā mums jaunumi. Nākamdēļ vēl šis tas nāk iekšā, vēl pāris interesants automašīnas, kas tur mums gaida, kur aiz žoga var redzēt ir. Mums gatavojās Volkswagens, būs iekšā kravas kaste. Mēs te sakopsim un domāju, ka nākamās nedēļā vai aiznākamdēļ būs ir tirdzniecībā. Būs dubult kabīne ar kravas kaste. Tā īsumā jaunumi. Būs vēl kaut kāds, mums ir šobrīd vēl vairākas mašīnas, kas gatavojās. Un tā kā dosim ziņu. Daudz, kas ir īsumā ir pārdots beidzamā pāris nedēļām. Un šis tas nāk arī vietā. Tā kā sekojiet līdzi, braucot ciemos, pie mums var dabūt pašlabākās mašīnas.